Čau visiem, sveicināti podkastā Astotnieks. Un šodien mēs stāstīsim par mūsu jauno tēmu futbolu. Un vēl arī basīts, kā ierasts. Par hokeju mēs sabazināsim uz kvalifikāciju, ka būs uz olimpiskajām spēlēm ziemas uz hokeju. Tad mēs pagarināsim, tad hokejs atkal būs tā tēma. Un arī pēc Stanley Kausa, tad, kad Panthers pret Oilers. Arī par to šodien nedaudz parunāsim. Nedaudz, jā. Vai ne? Jā. Un sāksim ar mūsu iemīļoto Kristapu Porziņu un Bostonu. Raivo, stāst. Ziniet, Kristaps Porziņš iepriekšējā spēlē nespēlēja, bet un arī iepriekšējā sērijā pret Mavericks viņi zaudēja ar iepriekšējā spēlē, nevis iepriekšējā sērijā. Iepriekšējā sērija bija pret Indiana Pacers, bet pagājušajā spēlē. Jā, pagājušajā spēlē. Un šodien, starp citu, painformēju, šodien būs vēl viena sērija, bet toreiz Bostonas mājās, un mēs viņus atkal skatīsimies reviju kopā, vai ne? Jā, un runāsim caur austiņām, nevis caur telefonu, cilvēk man mammu atkal saka svēt. Ok, labi, turpinām. Kā jūs zināt, Porziņš otrajā finālsērijas spēlē savainojās, bet viņš ir atpakaļ. Sākumā viss teica, ka viņam vajadzēs operāciju lai tiktu operāciju, lai viņam nestraumētos, un viņš netiktu uz olimpisko spēļu kvalifikāciju un uz olimpiskajām spēlēm, bet pēc jaunākajām ziņām, kad viņš nav ielikts pat uz jautājumu zīmes NBA spēlēs, tāpēc viņš spēlēs arī uz olimpiskajām spēlēm. Viņš pats to Luka Banki nodeva. Lukam Banki. Un arī spēlēs arī Gražulis. Dāvis Bertāns droši vien, kad spēlēs, nav jau brīnums, ka Dāvis Bertāns spēlēs. Jā. Kāds Miedzis? Tāds nekad Latvijas izlasē nav spēlējis. Tur jau viņš spēlēs, tur viens un pats sastāv. 3x3, jā. Jā. Es ļoti ceru, ka olimpiskās spēles notiks gludi, bez traumām, bez asinīm. Īstenībā vasara bez traumām nav vasara. Tāpēc, ka parasti vasarā visvairāk traumas ir. Es ļoti ceru, ka olimpiskās spēles. Tā jau tādā ziņā, protams, tur jau labāk, ka nav. Pieņems, ka visi saprēm, līdz izņemot Porziņš. Tas nav iespējams, tāpēc, ka tas nav iespējams, jo olimpiskās spēles ir noteikuši speciālu skaitu, kas drīkst braukt uz olimpiskajām spēlēm. Cik spēlētāji? Arī kvalifikācijā drīkstēs spēlēt. Un tika paziņots, ka nebūs tā kā pasaules kausā. Pasaules kausā drīkstēja piedalīties tikai
12 cilvēkus drīkstēja ņemt līdzi, bet uz olimpiskajām spēlēm jūs varat sagaidīt 16 cilvēku sastāvu. Tas ir daudz drošāk nekā 12. Nu tā, Raivo. Nu runā. Jā. Tā. Pastāst kaut ko par... Nu, gan baši. Tā, turpinot baša tēmu. Tā, sekošu. Jūs jau zināt, ka Latvijas 3-3 ierostē finālā. Nu, tā kā uz izslēgšanas spēlē Parīzē. Es skatījos. Uz olimpiskajām spēlēm, nevis uz izslēgšanu. Tāpēc, ka grupā jau ja tu grupā zaudē pirmo spēli, tu uzreiz netinies prom. Nu jā. Un tās nav izslēgšanas spēles. Un Raivo droši vien neskatīsies parasto basīti. Nu jā, tā ir 3-3 izlase. Jā, bet parasto basīti neskatīsies. Arī? Vai skatīsies? Skatīšos. Kā Porziņš spēlēs izlasītē. Pēdējo reizi, kad es redzēju Porziņu Latvijas izlases uniformā, tas bija ļoti sen. Tas nebija ļoti sen, pirms 2 gadiem. Jo viņš uz pasaules kausa kvalifikāciju bija. Bet tas Porziņu Latvijas uniformā redzēju, tad tas bija ļoti... Es tajā laikā nesekoju basketbolam, bet es biju vēl maziņš bērns, kāds 3-gadīgs bērns ar Latvijas karogu tāds pa visu māju. Jā, bet es saku, Porziņš pirms 2 gadiem bija pēdējo reizi Latvijas izlases kreklā. Un tas lāsts tiks lausts, jo Porziņš šogad nāks uz laukuma un sagrausim tos pretinieks kā sūdus. Kā sūdu kautē ar kalpiņu. Nu ne jau ar kautiņu. Šogad mums grupā iespējams, ja mēs tiekam uz olimpiskajām spēlēm, tad Latvijas izlase, tad uzreiz mēs esam grupā ar Vāciju, Franciju un Japānu. Vācija, Francija, Japāna. Olimpiskās spēles. Kā Japāna spēlē? Japāna nespēlē labi. Japāna ir slikta. Nu, nav jau nemaz tik slikta, bet viņa nespēlē nemaz tik labi. Viņa pagājuši. Nu jā, nespēlē nemaz tik labi. Bet galvenais, kurš mums ir vissvarīgākais pretinieks? Kurš tajā grupā, kuru obligāti ir jāpaņem? Ir jāpaņem abas spēcīgās komandas. Francija jāiznīcina vispār, tur ar lielāku pārsvaru nekā pagājušajā gadā. Bet kā sauc? Un Vāciju šogad ir jāpierāda, ka pagājušajā gadā tā bija liela kļūda zaudēt viņiem. Ja Latvija tiks tālāk par punktu starpību runājot, tad Latvija bet ja Latvija zaudēs to Franciju un būs kā lai saka, tādā līmenī, cik tā, ka viņas vairs nevarēs uzvarēt, tad man ir tāda doma, tad Kristaps Porziņš visu laiku
Nu, nē, petardēm, protams, ka nē. Ja Latvija zaudēs, tad vēl ir iespēja tikt tāpat ārā, jo vēl var būt otrajā grupā. Otrajā grupā ar 6 punktiem. Jā. Bet Porziņš būs pat, nu tā kā, Latvijas izlase MVP. Tas nebūs brīnums, tiešām tas nebūs brīnums. Tu to izbļaus. Porziņš! 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 Jā, bet labi. Basketbolu tēmu bišķi piebremzēsim, un tagad par jauno tēmu futbols. Jā, mēs jau zinām, ka Real Madrid bija čempionu līgā. Labais, ka tiešām, kad tu sāki čempioni, un vēl tev ir klāt tieši tā paša 2 vārdi - čempionu līgā. Tas tā saskan. Vai ne? Jā, un tagad pieķersimies pie Euro 2024. Sāksim ar A grupu. Pirmajā A grupā, kā jūs droši vien, ir Vācija, kura ar kādu rezultātu tur bija, stūlīt pastīšos. Ar rezultātu tu uzgaidiet, stūlīt pateikšu. Ar rezultātu 5-1 sagrāva Skotijas izlasi. Skotijai bija viena tehniskā piezīme. Viena sarkanā kartīte. Un stats, tā. Uzgaidiet. Es gribēju, neatceramies, kas iesik golus, bet, jā, ok, un tātad tajā grupā vadošā komanda šobrīd ir Vācijas izlase, kā otrie ierindoja Šveices izlase, kur sagrāva Hungāriju ar 3-0. Un Hungārija ar 3-0 zaudējumu ieņem 3. vietu apakšgrupā, un kā pēdējie šobrīd ir Skotijas izlase. Tagad grupa B - Spānija. Spānija kā pirmie, jo ar tūlīt pateikšu kādu rezultātu. Man liekas, tur bija neticami. Es jau ticēju, ka uzvarēs vispār cita komanda. Tā kā ar... Jā, bet es atvainojos. Šveice sagrāva Hungāriju ar 3-1, bet Spānija savukārt, kur es ticēju, ka tiešām Horvātija uzvarēs. Horvātija sagrāva ar 3-0. Tas bija vienkārši tāds brīdis, un jā, un Spānija ierindos. Jā. Es pateikšu punktus. Jā, labi. Un es pateikšu punktus. Vācijai A grupā ar 3 punkti, 3 punkti. Šveicē arī 3 punkti,
Hungārijai 0 punkti, Skotijai 0 punkti. Spānijai arī 3 punkti. Itālija. Albāniju uzvarēja ļoti knapi. Pirmajās minūtēs visātrākos vārtus iesita Albānija, bet pēc tam Itālija atspēlējās un iesita otros vārtus. Spēles rezultāts bija 2-1, un viņi ierindojas otrajā vietā Itālija. Un ar 3 punktiem arī. Un Argentīna nav Eiropā. Jā, un Albānija ierindojas apakšgrupā kā trešie ar zaudējumu 2-1, un Horvātija ar zaudējumu ierindojas 4. vietā apakšgrupā, un zaudējumu rezultāts 3-0. Tā, grupa C. Latvija netika. Latvijai vajadzēja vienu uzvaru, lai tiktu tālāk, bet vajadzēja zaudēt Polijai. Tā arī mēs netikām. Un tālāk Anglija ierindojas kā pirmajā C grupā ar 1-0 uzvaru, 1-0 knapu uzvaru. Un 3 punkti ir Anglijai. Un Dānija ierindojas otrajā apakšgrupā ar 1 punktu un neizšķirtu spēli. Un Slovēnija kā trešie ierindojas grupā arī ar neizšķirtu spēli un ar 1 punktu. Un Dānija pret Slovēniju bija tāds rezultāts 1-1. Un Serbija kā pēdējie ar 0 punktiem un ar zaudējumu. Ok, labi. Un grupā D Nīderlanda arī ierindojas kā pirmie ar 1 uzvaru ar rezultātu 2-1. Uzvarēja, un viņi ir pirmie apakšgrupā ar 3 punktiem, un pēc tam ierindojas Austrija ar 0 punktiem, 0 spēlēm, pēc tam arī Francija skaits kā otrie, jo viņiem šodien būs vēlā spēle. Šodien. Es iesaku noskatīties, jo jūs neaizmigsiet un varēsiet iespējams noskatīties Bostonas spēli. Un 0 punkti. Tā. Un tagad šodien agrā spēle 4. Es ļoti iesaku paskatīties. Ukrainas izlase, kā pirmie apakšgrupā, ir ar 0 punktiem, 0 uzvarām. Otrajā apakšgrupā ir Slovākija ar 0 punktiem, 0 uzvarām. Beļģija ir ar 0 punktiem, 0 uzvarām. Trešie. Un 4. ir Rumānija ar 0 punktiem, 0 uzvarām. Un šodien vēl... Kuras komandas tas būs? Vēlā spēle Austrija pret Franciju. Jā, skatītāji, klausītāji, piedodiet par to, ka man sāk zvanīt, atvainojiet. Jā, un es arī varēju nocelt, bet tas draugs ir daudz zvanāt man pēdējā laikā. Jā. Un
Un agrā spēle 4 ir Rumānija pret Ukrainu. Kas? Es tiešām Ukrainu iesaku skatīties, jo visi tic uz Ukrainas izlasi. Ukraina neticami tika grupā. Vispār. Šajā čempionātā. Tāpēc es iesaku skatīties Ukrainas spēli, jo Ukraina, visi tic, ka Ukraina spēs uzvarēt. Visi, tikt vismaz ārā no apakšgrupas, jo viņiem ir tik vāja apakšgrupa. Ukraina pret Rumāniju. Šodien skatāmies obligāti. Labi, ne obligāti, ar paša gribu, bet turam īšas par Ukrainu. Un vēl. Nav tā kārtīgi grūti. Tāpat viņai tur karš un tas tāpat, un tāpēc vajag atbalstīt arī Ukrainas izlasi. Un otrā agrākā spēle arī ir 4 vakarā. Beļģija un Bulgārija pret Slovākiju. To es varam nolikt malā, jo tur nespēlē tik stipras komandas, bet jācer tiešām ir uz Ukrainu. Un vēlā spēle Austrālija, Francija. 10. vakarā. Kāpēc? Jā. Nē, kāds 3? Futbolā, jā. Jā, jo es viņu pats skatīšos, jo es gribu redzēt, kā Mbappé šogad spēlēs, Jā. Tu domā Francija? Jā, Francija, Mbappé. Un grupa F, Portugāla, 0 uzvars, 0 punkti. Čehija, 0 uzvars, 0 punkti. Grūzija, 0 uzvars, 0 punkti. Turcija, 0 uzvars, 0 punkti. Un viss vairs grupu nav. Man ir tāds jautājums, vai Portugālē spēlē Ronaldo, jo viņš spēlē taču Al-Nasserā. Es gribu pajautāt, viņš spēlēja šogad Ronaldo. Spēlēs, izlasē viņš spēlēs. Viņš, man liekas, var kļūt par šī gada MVP. Bet vislielākie favorīti šajā turnīrā, ir mājnieki Vācija, jo Vācijā arī šis turnīrs notiek, un lielākās cerības liek uz Vāciju, jo viņi ļoti sen nav izcīnījuši nevienu kausu. Jā, bet, ja mēs balsojam par Franciju, es balsoju gan par Portugālu, gan par Franciju, jo tāpēc, ka tās ir valsts, kur ir populāri futbolisti no Arābijas vai arī. Un tā kā viņi no tām valstīm, bet viņi spēlē tik labās komandās, kā pieņemsim Mbappé, PSG un Ronaldo vispār Al-Nasserā un tā tālāk. Vai ne? Jā, bet ko tu ceri, ka uzvarēs Ukraina šodien? Vai arī Ukraina vai Rumānija? Ukraina nav mājnieka, jo tas čempionāts notiek tikai Vācijā.
Nu, jā. Nu, jā, Jā. Jā. Tiešām tas ir lieliski, tiešām brīnums, ka vispār Ukraina tika. Žēl, ka Latvija netika, jo vajadzēja vienu uzvaru. Tikai pret Poliju vajadzēja uzvaru. Nē, paņem Polijai zaudē. Iedomājies, kāda iespēja. Es tagad skatītos, atbalstītu Latviju. Futbolā. Tur gan jāšaubās, jo pēc Latvija varētu pat uzvarēt, nezinu, tur Tontonu. Pieņemsim, kaut kāds Tontons bija glavs, pieņemsim Latviju Argentīnu. Tas būtu neiespējami, jo Latvija varētu uzvarēt Argentīnu vai kādu. Nē, tas ir iespējams. Es iebilstu. Tas ir iespējams. Es iebilstu, tāpēc, ka tas ir iespējams, jo to, kur parādīja Latvija pagājuši gan hokejā, gan basketbolā, kad vienalga kādu tu līmeņu spēlētājs vai kādu līmeņa izlase, tu ies līdz pēdējiem. Tāpēc, jebkas var notikt, varbūt būtu noticis, jebkas var notikt, tāpēc. Nu, pieņemsim, tas tā, nu, kā viedokļa arī kādreiz pati sliktākā un pati zemākā līgas komanda, vai, nu, var uzvarēt pašu stiprāko un pašu uz augšu. Jā, var uzvarēt paši. Var uzvarēt paši. Viņi nekādu nav uzvarēt. Un tad pēkšņi notiek tāds brīnums viņa sirdī un viņa tādi. Pēc tam viņš šeit mājās ar kausu. Nu, pagājušajā gadā basketbolā notika neticams brīnums. Latvija pirmoreiz vēsturē bija uzvarējusi Franciju un uzvarēja. Un tas bija vienkārši brīnumaini. Jā, tas bija. Bet Latvijas hokejs jau bija sevi parādījis, bet viņi tikai uzvarēja medaļu. Tikai to viņi uzvarēja, bet medaļa jau neko neparāda. Vajadzēja kausus uzvarēt pirmo, bet vienalga. Zin, kas būtu daudz brīnums? Jā, ja Latvija nevis uzvarēs par 5. vietu, bet 6. vietu. Pirmo vietu. Tas būtu arī, bet neko darīt. Visi saka, ja būtu Porziņģis, tad pasaules kausā mēs būtu uzvarējuši. Tāpēc, kad skatoties, kā viņš spēlēja šo sezonu, tur varēja pateikt visu. Varēja būt Porziņģis, mēs būtu uzvarējuši. Kāpēc citos klubos Nika, Malveika un visos klubos, kur viņš vienmēr sakot ir spēlējis, kāpēc tur viņš bija tāds, kā lai saka, nerādīja tik labi kā Bostonā sevi. Tur viņš nespēlēja par kausu, un viņš netaisījās. Tur viņš nevarēja spēlēt par kausu. Viens spēlētājs tāpat nevar neko izdarīt, bet tur viņš spēlēja tikai par naudu. Bostonā viņam piedāvāja nereālu līgumu pa 300 miljoniem, bet šogad, pagājušajā gadā, viņš atteicās no tā līguma. Tas, 30 miljoni, tas ir diezgan liela prāva. 300 miljoni. Viņš atteicās, jo viņa mērķis ir iegūt kausu. Maikls Džordans šajā 28 gadu vecumā arī kā Kristaps Porziņš sāka iegūt kausus. Viņam ir 28 gadi, Porziņš. Jā.
28, jā, 28 viņam ir. Tad, kad viņš spēlēja Nikā. 20. Aha. Tas bija pirms 8 gadiem atpakaļ. Jā, man bija 1 gadiņš. Tu zini kādu spēlētāju no basketbola, kurš katru gadu maina savu komandu? Nevienu nezinu. Tā, ne. Nav tādu spēlētāju. Aha, bet tavuprāt, vai ir kāds klubs, kurš visu laiku maina nosaukumu? Nav tāds. Pieņemsim, Stons maina pret Nīts, pieņemsim, vai Na- Mārcis maina pret Nīts, kaut kas tāds. Tā nekad nevarētu būt. Man nekad, ne. Jā, un mēs solījām bišķi parunāt par Floridas Panthers. Bišķi. Tā kā, Un Oilers. jā, nu, var runāt. Tu runā. Aha. Sanāk, es jau par to futbolu te pārunājos un vēl. Jā, tātad, Valters nav spēlējis nevienā spēlē, bet viņam ir kaut kad viņam vajadzētu tikt kaut kādu spēli, jo pēc, vai viņam varētu ierakstīt, uz Stanley Kausa, tāpat kā Teodoru Bļugeru un Sandi Ozoliņu, jo es ļoti ceru, ja Panthers. Kāds Balcers? Balinskis. Kā es to Balcers? Man Balinskis jauka ir Balcers. Es ļoti ceru, ka kaut kad tā būs, bet Emīna arī varētu ierakstīt, tad, ja tu esi uz 1 sekundi uz laukuma. Kaut vai. Galvenais, ka tas bijis uz laukumu viņiem. Aha, galvenais, bet es ļoti ceru, ka Balcers var arī būt finālā. Balinskis. Balinskis. Es ļoti ceru, ka Balinskis tiks laukumā kādā spēlē. Labi. Paldies, ka skatījāties podcastu un tiksimies jau nākamajā podkastā. Atā.